Sveicināti apakaļ LFTV kanālā. Jā, tas ir mans nosaukums. Es nezinu, es varbūt mainīšu. Vēl nezinu. Vieglākais, ko es varēju izdomāt no savu vārdu, uzvārdu. Jūs saprotat, jā. LFTV kanālā pirmais video ir ārā. Palasīju arī komentārus. Man ir tomēr komentāri tur. Es vispār domāju, ka tas video neaizies. Nevienam nepatiks un es pametu. Jā. Bet tomēr ir komentāri. Ņemšu vērā noteikti arī kaut kādus komentārus. Man ļoti priecē, ka jūs komentējat, noteikti dariet. Jā, tā kā paldies visiem, kas skatījās un nolaikoja noteikti. Turpiniet tā darīt. Kaut kāds mazs atbalsts, jā. Man bija mazliet bail. Jā, es domāju, neaizies, nevienam nepatiks, viss man noliks gar zemi. Bet jā, tā kā paldies un turpinām sērijas, reaction series, let's go, Andrē pret Lambertu. Es domāju, nav ko vairāk te man dzēsēt muti. Paņemiet kafiju, noteikti man ir kafija, ūdeni, varbūt pirms tam aiziet uz zāli. Nākāt apakaļ un droši skatieties ar mani kopā manu reaction uz Andrē un Lambertu. Aiziet. Uzliekam austiņas. Domāju, ka mēs varam sākt. 3-7-1. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis un šis ir 3-7-1 battles. 6. sezona. Vai varam pa lādījumu ierot rokas? Nē! Nākamais battles, 8-daļfināls. Uzvarētājs dabūs 100 eiro no 10 000 balvu fonda. Un pēc tam jau 4-daļfinālā cīnās jau pa lielāku naudiņu un tā jau līdz finālam. Bet pirms mēs sākam, protams, liels paldies Monster Energy un LVP Scores. Ir maksimāli troksni arī viņiem, bez viņiem nebūtu šīs. Kur ir balss? Kur ir balss? Let's go, cilvēki! Come on! Andrejs beat the babies, yeah! Kaut kāda enerģija pazudus. Ajo, Lamberts, Liepāja, LM Biziju, vasāpei! Super! Pirmais, kas sāk pēc izlozes, ir Andrē. Nu ko, pazīsimies, kas Lambertam vēdrā? Izties iesvīts un ne pa jokam, nemīs, vismaz papis īsi kodam. Kā lai es uztver nopienu pacana dūragi skilziņā, tu stāvs man sūkā, džeks rukā un drukā, rezultātā ārā rubās liricismu rubī, bet ar dikciju gruzās un vēl tukši. Es uzreiz patinam apakaļ no sākuma. Man likās, viņam kaut kas sajauc, un es domāju, es pareizi dzirdēju. Jā, man likās, viņš vai nu kaut kas tā kā nogāja, pazuda rīme beigās vai teksts, un tad es tā kā nesapratu mazliet, bet varam attīt apakaļ un skatāmies, kas te notiek. Nu ko, pazīsimies, kas Lambertam vēdrā? Izties iesvīts un ne pa jokam, nemīs, vismaz papis īsi kodam. Šitajā vietā man likās, kas noteikti tāds klusums bija, bet iesvīts, jā, sapratā noteikti, bet es domāju, mācu Kā lai es uztver nopienu pacana dūragi skilziņā, tu stāvs man sūkā, džeks rukā un Pacana dūragu, saka viņam, bet viņam šoreiz nav dūrags uz galvas, tā kā. Nē, es gāju tik ļoti, bet Lamberts, man liekas, pagājuši gadu atlasē viņam varbūt bija dūrags, jā. Bet, jā, turpinām. Drukā rezultātā ārā rubās liricismu rubī, bet ar dikciju gruzās un vēl tukši runā tavos bāru. Šī īsumā bija labs, jā. Tā bija viena kritika no pagājušās sezonas, man liekas, atlases, kur bija 5. Tur bija tā kā 5 riņķi, 5 reperi un viņi batlo viens pret otru. Man liekas, tā ir atsauce uz to batlu, ka viņam ar dikciju mazliet tā kā grūzās. Vakums, kad lamps pie miķa, viss pūzble atlūst. Pieteikumā blato par to, cik viņš krūts, kamēr uz monitora fonē animē kūts. Puse lepāk izstās, kā diskold modi, bleģ atver acis, tu studē animē lori. Es gan jau stāvu ierakstīt šī nuģa defnautā. Fujeks beidzot iemācījies repot defaultā. Pāris divvārdenes tavs teksts nerotās. Ok. Tas bija labs, varam patīt apkārt. Let's break down some of this. Puse lepāk izstās, kā diskold modi, bleģ atver acis, tu studē animē lori. Es gan jau stāvu ierakstīt šī
Viņš krata galvu, varbūt viņš nestudē, bet, jā, referents uz Discordu. Tas varbūt arī uz Discordu, kur ir 371, varbūt referents tā ir vairāk, jā, kur viņi ir iekšā visi, tā kā visi arī reperi, arī cilvēki, kuriem droši varētu piesakot noteikti. Discordā, jā, tā varbūt referents uz to. Nuģa defnautā, flieks beidzot iemācījies repot defaultā. Pāris divvārdenes tavus tekstus nerotās, man katra puška grozā, tev rezultāts ir negrozāms. Tev nav par ko rakstīt, jo visa tava dzīve ir par to, lai ar tas tu būtu tīri grīd. Un savu verbālo caurēju nemaz, nesāc tu, Viķiku kliķis mazais seštags. Pie Miķa Andrē viss pūs, resī pretī Justina Biebera demo versija. Jebkurš jaks, kam ir psiholoģijas diploms, man apgalvos. Justin Bieber demo versija. Zvieži mēģināja domāt, tas nav kaut kāds 10 gadus apakaļ, varbūt tas būtu hitojis vairāk. Tad, man liekas, arī vairāk heitoja Bieberu, jā, bet... plus arī referents, ka viņš varbūt līdzinās Bieberam, varbūt. Bet jā, demo versija. Pat man viņš apakaļ. Seštags! Pie Miķa Andrē viss pūs, resī pretī Justina Biebera demo versija. Man patīk šitas, mazliet flow mainīja. Mazliet tresī, man nesadāk, bet man patīk, ka Justin Bieber, tas bija labs. Jebkurš jaks, kam ir psiholoģijas diploms, man apgalvos to, ka tev ir Pītera Pena sindroms. Pāns! Atbalstam! Pītera Pena sindroms. Es aizmirsu, tā ir noteikti pa Pīteru Penu. Es mēģinu saprast, varbūt tas ir no Multens ņemts vai no tās filmas. Es esmu aizmirsu. Jā, tas bija, man liekas, bija filmā vai Multenē, viņam bija kaut kas bija, es atceros, es zinu, ka filmā točin tēloja Viljams, tas aktieris, kurš pašnāvību uztaisīja, un kaut kas tur bija, jā. Vai tā ir referents, ka viņam ir maziņš? Patinam viņš apakaļ un... Jebkurš jaks, kam ir psiholoģijas diploms, man apgalvos to, ka tev ir Pītera Pena sindroms. Pāns! Atbalstam, ierod troksni! Nebiju dzirdējis. Kur balss? Okay. Kur troksnis? Lambertam jāatbild. Yeah, boy! Let's go, Melošais! Yeah. Aizmirsu pateikt, jā, man nebija slikti, jā, kā iepriekšējās, kur es biju dzīvi pret Jaso, tur kaut kā tas pat arī Bruno teica, ka kaut kā enerģija nav, kā, tas arī bija pirmais battles, jā, bet šoreiz kaut kā vismaz ienāca, varu tas ar kafiju dzer, man beidzot kofīns asinīs, bet tā nebija slikti, jā, nebija slikti. Andrē, beidz! Andrei ir tas žeks, kas pats sev sašoja lods kājās. Tu šeit batlā esi miega zāles, es kā modinātājs. Viegli šāds mūdāks man pīst nost, viņš jau intervijā iztērēja suka vīz drosm. Wow, Lambert, kas notiek? Labs. Ļoti labs šis bija. Andrei, beidz. Andrei ir tas žeks, kas pats sev sašoja lods kājās. Tā ir varbūt arī reference uz 8 Mile. Kā viņam bija, bļāmiens, bija Rabbit draugs, kurš savu kājā iešāva, jā, kuram bija ierots, viņš savu kājā iešāva. Un pēc tam arī, kad freestyloja uz skatuves, tas viens čals pret bija Rabbit teica to pašu, un varbūt tā ir referents to, un, ka tu esi tas čals, kuram ir ierots, bet tu sevi sašauji. Tu šeit batlā esi miega zāles, es kā modinātājs. Viegli šāds mūdāks man pīst nost, viņš jau intervijā iztērēja suka vīz drosm. Un kāds vēl saka, ka viņš riktīgi bļabārs metot. Bet man kauns būt, pat tāds repot. Tu vari repaks, moš kāds pāris bekot. Tu vari nepietupties, ja tu sūkāt tos stāvus esot. Viņš vēl domā, ka takts rēķina prasmīgi, tu neesi. Damn, kas notiek? Lamberts tīri labi mauns. Ļoti labi mauns. Man liekas, pat bija tā trāpa, viss. Varbūt labi, šits ir miks, bet tāpat baigi labi. Tāds repot, tu vari. Un tā ir izmā, repaks, moš kāds pāris bekot. Tu vari nepietupties, ja tu sūkāt tos stāvus esot. Šitā vispār ir atbilde arī uz pirmo raundu, ko Andrē teica. Tu tikai arī stāvus arī sūkāt, jā, bet šitā bija tāda laba atbilde, jo viņš jau stāvus, jau arī tas pats. Jā, tāda laba atbilde vispār uz viņa to pirmo. Varbūt tāpēc visiem tur ir žūrijās šoks, jā, tā varbūt ir atbilde uz to viņa, jo viņš Lambertam teica pirmajā raundā. Domā, ka takts rēķina prasmīgi, tu neesi repaks, bet fans, kas mēģina rakstīt, kamēr tas repa sūds šis tā mani izpestī. Tu bļā repo par
nav, te vienākumi ir prosta stipendija. Kāda bagātība, tu nevari būt repaks, mana bijis ir itin viss, kas no tevis sanāk nīda malā bīt. Šis ir mans laukums, nekā līdzīga nav mums. Viens mans treks interesantāks kā tev viss albums. Ko tu vispār iesāks? Laba enerģija, Lambert, dēm. Man patīk enerģija. Te vienākumi ir prosta stipendija. Jā, šis bija labs. Tev ienākumi, viss, ko tu runā repā, tev ienākumi ir reāli stipendija. Kāda bagātība, tu nevari būt repaks, mana bijis ir itin viss, kas no tevis sanāk nīda malā bīt. Šis ir mans laukums, nekā līdzīga nav mums. Viens mans treks interesantāks kā tev viss albums. Ok, ļoti labi. Mans viens treks ir interesantāks par tavu albumu. Pār iesāks, sokuļi, otaklu, vari ticā iebāst. Visiem kauns par tevi, bet vismaz klauniem vēl nē. Tev puselaini joki, kas paņemti no draugiem LV. Kā piemēram pieteikumā, tas tur par zirgu bārā. Bet viņš ir oriģināls, batlam ievāc joks vēl no tirgs bābām. Viņš visu savu teipu nāk no pazemes ārā. Bet tu esi tik braindead, ka tev ir smadzenes zārkā. Viegli tevi... Ļoti labi. Tur bija draugiem LV. Tavi joki veci. Tas varbūt uz vecumi domās, let's go, millennials mēs paliekam veci. Jā, kurš atcerās draugiem LV, ko, ha? Jā, tavi joki ņemti no draugiem LV un vēl no tirgus bābam, ok. Turpinam, ka viņš vāc joks no citiem, ok? Nāk no pazemes ārā, bet tu esi tik braindead, ka tev ir smadzenes zārkā. Tu esi tik braindead, ka tev smadzenes ir zārkā. Let's go, Blambert. Viegli tevi tagad aizīt man, jo tev tekstā tā īsti pat rhyme-scheme nav. Kuram piss skatīties, kā uz beat šitas lūzeris pisās. Tava kūca iedos visiem kaut pēc mūķenes izstāst. Runā absolūti sūd visās rīmēs. Tu mani diso, bet pagaiši, kad izteikt. Damn, kur cik personiski aizgāja, let's go. Nereāli godīgi. Tāpēc saku, viņš ienāca tādu enerģiju un tad vēl tik personiski sāk, damn, Lambert. Skatīties, kā uz beat šitas lūzeris pisās. Tava kūca iedos visiem kaut pēc mūķenes izstāst. Runā absolūti sūd. Viņi tiešām izskatās tādus emo/got stiliņš. Bet hei, izskatās pēc mūķenes, viņi tēlo labiņo, bet viņi iedod visiem taviem šomiem dēļ. Tas harsh. Visās rīmēs, tu mani diso, bet pagaiši, kad izteici man komplimentus dzīvē. Sanāk, ka tavi dīs ir nepatiesi, vai nu arī tu esi prosti dirsā līdējs, bļa Lamberts. Liks tev aiztiks par balvulos. Tas bija tāds liels panč uz to visu tekstu, ja godīgi. Mēs draugi dzīvē, bet pēc tam draugi tā kā dzīvē, tu tēloji draugi, bet beigās tu izrādies dirsā līdējs. Okay. Jo Lamberts smērē visiem galvu, tā kā Kalvados Lamberts. Tevi skalds spīta, tā kā malku prostu, un ja tu domā, kā tu kaut kas esi, tad tu esi talbajoks. Damn, ok. Jā, es īstenībā brīnos, ne jau brīnos, bet drīzāk labi šokēts esmu pa Lambertu. Jā, man tā enerģija, kad viņš tā kā confident nāca un atsauc otrajā, es atceros pa vidu bija un beigās tā personiski kaut vēl virsū tā confident gāja. Jā, Lamberts īstenībā man labi nošokēja, godīgi. Ļoti labi. Atcerēties ar ūdeni. Un es aizmirsu pateikt, man ir live reactions, neesmu skaties nevienu reizi, šis ir live reaction, tā kā, jā, es noteikti laidīšu kaut ko garām, bet, hei, live reactions, you know. Jaunie. Ok, otrais rauns, Andrē, tev jāturpina, let's go, Melon Shake! Jeps, es bišu storytelling. Ok. Esam par to arī. Palicis Lamberts, kas raudāja man uz pleca, kad visi viņu grūstīja un stumdīja ārā no tā betla. Kur tad palicis Lamberts, kas man nuslavas dāvāja? Nevis par katru matu mani betlu krupčetā zākājas. Īstenībā šis nav slikts sākums, jo šitā tāda maza atbild par to, ko Lamberts teica pirmajā raundā par, ka mēs bijām čomi. Jā, šitā tādā, viņa side of the story. Jā, šis ir labs īstenībā. Pleca, kad visi viņu grūstīja un stumdīja ārā no tā betla. Tas noteikti referents uz to atlases batlu, kas bija. Kur tad palicis Lamberts, kas man nuslavas dāvāja? Nevis par katru matu mani betlu krupčetā zākājas. Tu vari līdz dirsā kaut ar ziepēm, viņi tevi tāpat līdz galam nekad neatzīs. Wow, kur Lamberts teica, tu esi dirsāli līdēs, tagad viņš atbild, bez dirsālīs. Wow, ok. Kur tad palicis Lamberts, kas man nuslavas dāvāja? Nevis par katru matu mani betlu krupčetā zākājas. Tu vari līdz dirsā kaut ar ziepēm, viņi tevi tāpat līdz galam nekad neatzīs. Jo dienas beigās tu esi un būsi scēnas vanabīs, plato ar savu.
Labi, es varbūt sajaucu Dirsā līdz, viņš vairāk to domāja viņiem, bet tā ir arī maza reference uz to pirmo. Viņa atbild, tas ir crazy. Kas tas pa batuli, godīgi? Izaugsmi, parunājumi par straumu, par to, kā 7 no rīta pālī. Tu tēloji dauni, vienbrīd viņš tik raidoja pakiju bez apstājas. Nākamajā saka, viņam repot vēl jāmāc. Vēlāk viņš jau saka, viss ir sasniedzis pats. Pakijs noteikti domāts viņš līdz Pakmanam. Pakmans arī bija, man liekas, no Liepājas, jā. Vai no Ventspils, pagad. Es teiktu sājau, bet man liekas, viņš arī no Liepājas ir. Tēloja dauni, vienbrīd viņš tik raidoja pakiju bez apstājas. Nākamajā saka, viņam repot vēl jāmāc. Vēlāk viņš jau saka, viss ir sasniedzis pats. Un ka Pakijs patiesībā nav nekas. Tu pats vispār zini, kas ir īsts un neīsts, jo no mana POV tu esi reāli debils. Nomet to ego un nolaidies uz zemes. Tās delūzijas tev pašam neko labu, nenes. Te nelīdzēs maskas, atmaskoji pats un nemaz nesās. Delūzijas, tas delusional, jā? Es latviešu vēl jāatsāk vācīties. Tas bija domāts delusion, vai? Kas ir īsts un neīsts, jo no mana POV tu esi reāli debils. Nomet to ego un nolaidies uz zemes. Tās delūzijas tev pašam neko labu, nenes. Te nelīdzēs maskas, atmaskoji pats un nemaz nesās blatot, kūci labāk stāvu savu. Kas pa bītu, damn? Esat maskas, atmaskoji pats un nemaz nesās blatot, kūci labāk stāvu savu pazar, mister. Nepisos ar scēnu, nodriš pats savas bračkas. Es nepisos ar scēnu, ja tu esi scēnu pacan. Klusum brīdis Lambertam. Šitas bija vairāk tāds Logic style reps apmēram, jā. Viņš saka, ka tā scēna nepisās, bet beigās veicīgi tu esi tajā scēnā. Kā tu vari nepisties ar scēnu, ja tu esi scēnā iekšā tajā hip-hop kultūrā un vispārējais, jā. Hip-hop scēnā, jā. Mister, nepisos ar scēnu, nodriš pats savas bračkas. Es nepisos ar scēnu, ja tu esi scēnu pacan. Klusum brīdis Lambertam. Varam arī iehaipot. Interesants bija. Lambim Battle WhatsApp grupa ir kā bitei medus. Agrāk pēstens tur staigāja kā uz plāna ledus. Es nesapratu, ko viņš šogad vēl pisinās, tāpēc nobloķēju Instā un čekoju, kā viņš to risinās. Es aizskatījos uz Bruno bļavis. Es domāju, ko viņi tur dara. Lambim Battle WhatsApp grupa ir kā bitei medus. Agrāk pēstens tur staigāja kā uz plāna ledus. Es nesapratu, ko viņš šogad vēl pisinās, tāpēc nobloķēju Instā un čekoju, kā viņš to risinās. Un, protams, ka pats Jūs bijāt čomi, jā, tas bija viņa side stories, bet beigās sanāk, kad Andrei viņu nobloķēja Instagramā, un vēl labāk. Staigāja kā uz plāna ledus. Es nesapratu, ko viņš šogad vēl pisinās, tāpēc nobloķēju Instā un čekoju, kā viņš to risinās. Un, protams, ka pats batodums ielas. Var redzēt, ka tev ar mahinatoriem nav pieredzi. Es pierādīju to, ka neesi mainījies par matu. Es zīmēju lausiņus, kamēr tu kapā manu šahu. Tu vēl joprojām dirsais mugurs, joprojām... Ļoti labs salīdzinājums. Zīmēju lauciņus, un es zinu, kā viss kustēsies, kamēr tu spēlē manu šahu, He's making the moves, let's go. Mugurs joprojām lieki plato, tavs raksturs ir vājš. Labāk nišu sev atrod, es atpakoju tavu tēlu. Tagad DPD paciņu, tagad sūtu tevi atpakaļ. Laimīgu taciņu pāns. Viņam arī īstenībā, godīgi viņam arī enerģija nav. Tagad otrajā raundā tas bija storytellings no viņa puses, varbūt viņš tā ar enerģiju to arī kaut konfidentāks palika. Jā, šis nebija slikts. Nav krūt nodris savējos, Lambert. Dave. Fake bullshit. Sakaujieties varbūt. Labi, Lambertam jāatbild ierot troksni pārdivu. Давай, Let's go, Melošai. Ай. Tā viņi bija čomi, izklausās. Homie, tas, ko tu dari, nav nekāda lobotomija. Par to jau repoju sen, tu esi prosta kopija. Es tevi iznesīšu.
Pa to stilu repo jau sen, tas vienkārši kopija, ok. Lai līgā mazāk blusas riņķo, šitas kaslers paļu bomu savus blusas tirgo. Tu stāst, kādēļ reperu galvām pakaļ doties. Ok. Nedis atlasē pirms panta, izpisi galiniekam atvainoties. Apsol, ka viņš nevienu fišku neizdomās, jo šitam bomzi mištukot pat svaigu kličku neizdodās. Ok. Ļoti labi īstenībā. Šitas ir Lamberts tagad storytelling. Let's go. Tur aizgāja pēc tam Andrē kaut ko pateica, vēl galvenieko pēc tam aizgāja galvenam atvainoties, ok. Tā ir tā kā kind of viņa side of the story, viņa atbild uz... Viņi šito sarunāja, jo doesn't make sense reāli no pirmā raunda uz otro, pa to Dirsā līdē, ka viņš beigās atbild viņam, ka viņš ir īstenībā Dirsā līdējs. Ne viņam, bet arī citiem, kas ir tajā, varbūt tas bija domāts arī uz 371. Viņi šito sarunāja. Nedis atlasē pirms panta, izpisi galiniekam atvainoties. Apsol, ka viņš nevienu fišku neizdomās, jo šitam bomzi mištukot pat svaigu kličku neizdodās. Katra līnija no pamatiem trāka, bet tev ir tikai savām smāka. Nedis, ka tev ir atreiki trāki, vari pisties pats savu bedru trāk. What the hell? No kurēt šitas nāca ārā? Tāpēc, ka Andrē bija tāds vienmērīgs, viens flows, te Lamberts mums rāda masterklasu. Vairāks flows sāk likt iekšā. Oh my god, šis bija labs. Tukot pat svaigu kličku neizdodās. Katra linda no pamatiem trāka, bet tev ir tikai savā amatieru smāka. Nedis, Ok, tā amatieru smaka, ok. ka tev ir atreiki trāki, vari pisties pats savu bedru trāk. Kroši nemelo, ka tev ir traki, var iet savu bedru, ok. Atstāš šo kortīru, pēc bārlas rāzu uz morgu bīģi, jo zem jebkuras debatlu kritikas ir tavi jobanie normatīvi. Viņš papisīs un mājās dusmās ies, un muķīs vēl vienu iespēju tehnikumā uzstāties, jo nav nekādu bāru diletantā. Teķa konsī daudzi nemaz nebija, jo gulēt lekcijā ir interesantāk. Saki, Wow, šis bija labs, šitā bija viss labs tāds, viss tas punch par to tehnikumā uzstāties, jo lekcijās referents to, ka visiem patīk lekcijās gulēt. Vai lielākoties cilvēki neuztver nopietni, ko skolotāji saka, visi vienkārši vai nu lūst nost vai guļ. Un tā ir referents to, kā viņš repoja tehnikumā. Oh my god, no Lambert, damn, šis bija labs. Vienu iespēju tehnikumā uzstāties, jo nav nekādu bāru diletantā. Teķa konsī daudzi nemaz nebija, jo gulēt lekcijā ir interesantāk. Ok, let's go. Vārds pilns, bet atskan tev tikai vārds zilps. Viņš man ir tāds stils, iepist, lai ēka pārsvils. Šaubos, ka normāli repot sāks, jo skili no nekurienes nerodās. Un ja tu nopisģi stage name, kā mēs zinām, ka tu nezods pārs. Tu kopē lietas Wow, tas ir par to Andrē, ko es domāju, ir bijis Andrē. Tas ir tas pats Andrē, kas bija ar Nātri gribēja freestyles, bet tas bija daudz gadus apkārt, ir video. Zini ko? Es līdām parādīšu. Tikai te ir Andrē ar garo e-burtu. Jā, man liekas, viņš par šito bija referents, jā, par stage name Andrē nozagt, jo es zinu šitādu Andrē, varbūt ir vēl kāds, jā, un šitas ir tas Andrē tā referents, ko es domāju, un jā, tā ir ļoti slikta kvalitāte, bet Andrē pret Nātri bija viņa freestylā gāja, un tas bija 10 gadus apakaļ, Tā kā jā, tas ir tas, kā es sapratu. Labi, pamocam vēlreiz apakaļ, kur bija. Un ja tu nopisģi stage name, kā mēs zinām, ka tu nezods pārs. Tu kopē lietas sauc tevi par printeru repā. Gan jau beats temus arī lādē internetā. Šķiet, kad repo, lai tautu izbesītu. Nodis sauc repers, pats repo par pankūkām un glicerīnu. Kas tu esi tāds? Tas bija saldu. Ok, saldais repers un pats repo par pankūkām un glicerīnu. Un viņš ir arī saģērbies kinda, kā saldu, no rozā cepura vēl pagriez. Jā, šis bija labs. Fun fact, viņš ar pieminēja Justin Bieber pret, ka Lamberts izskatās pēc Biebera. Ej, varbūt, paralēls varam savilkt. Esi tāds runā sūta, ka deputāts reizīgi batlot reperīt, kurš pats ar sevi ir pretrunās. Labāk pis pa vēn tev pāri laid, kāda jēga diskutēt, un kā tu vari maita visu spēļu, neesi veltīs laiku normāli pendgame izstudēt, tak pisies. Lūdini nestiet. Flow mine bija sick, let's go. Stāst, kad tava mazā bēd, bļā, tu jauc viņu ar saviem tekstiem, es tev sapisīšu šo sestdienu, un iešu tevi pendgame izstudēt. Damn, ok, tas bija labs Lambert. Ir pretrunās. Labāk pis pa vēn tev pāri laid, kāda jēga diskutēt, un kā tu vari maita visu spēļu, neesi veltīs laiku normāli pendgame izstudēt. Man ūdeni nestiet, Instā stāst, kad tava mazā bēd, bļā, tu jauc viņu ar saviem tekstiem, es tev sapisīšu šo sestdienu, un iešu tevi vest ārā drīz, jo necieši tos, kuri pie pirmās iespējas iet ekrānā līst. Tas tā nestrādā, tu jau te stāsāt svīst, tāpēc tevi mest ārā, es kādā netālās, kāpļa drīkst. Let's go, Lambert, damn! Tas bija kaut kāds 3 vārtienis kopā, neskārā, netērē, tā.
Damn, let's go, Lambert. Damn. What? Tas ir gada laikā, kur arī fun fact var pateikt, ka kāpēc es gribu salīdzināt ar 3-7-1 pirmajā sezonā, tas pret Eikšo, kā viņam? Darius, jā, tagad viņam bija ar pieteikums, es skatījos stream. Bruno teica, ka Dariusam, tā kā viņam liekas, ka viņš tā kā nepiekopi sevi un nedod iekšās. Ko es gribu to domāt? Tas ir domāts, ka neuzauga, tā kā netrenē, tā kā netrenējas, nedziļinās iekšu, kā pamainīt, kā un flow ziņā un vispārējais. Un ja mēs salīdzinām, kā Lamberts repoja pagājušajā gadā atlasēs, vispār vāhuja. Reload, beidzot, mums ir reload. Ne jau beidzot, es ar Tinu apakaļ tāpatām, bet šitas ir, let's go, mūsu reload, let's go. Man ūdeni nestiet, instā stāst, kad tava mazā bēd, bļā. Tu jauc viņu ar saviem tekstiem, es tev sapisīšu šo sestdienu. Un tev vestārā drīz, jo necieši tos, kuri pie pirmās iespējas iet ekrānā līst. Tas tā nestādā, tu jau te stāsāt svīst. Tāpēc tevi mestārā es kādā netālā zārkāpļa drīkst. For real, ja esmu batlāt. Oh, shit! Mums vajag reāli... Es gribu saprast, ko viņš te veids. Trīs vārdienas un ar to flow neskārā, testārā, ne. Oh, damn! Tekstiem es tev sapisīšu šo sestdienu un iešu tevi vestārā drīz, jo necieši tos, kuri pie pirmās iespējas iet ekrānā līst. Tas tā nestādā, tu jau testāsāt svīst. Tāpēc testāsāt svīst. Mestārā es kādā netālā Mestārā es kādā... Un kas bija pēdējais, es nedzirdēju, te ir let's go, Lambert. Tas tā nestādā, tu jau testāsāt svīst. Tāpēc tevi mestārā es kādā netālā zārkāpļa drīkst. Ja esmu batlātāju psiha sērija un ja domā, ka tu esi labāks, tad tev, bļē, ir šizofrēnija. Let's go, Lamberts, mani nošokēja labāk ziņā, es jau to teicu pirmajā raundā. Šīts bija labs, damn, neskārā. ļoti labs rauns no Lamberta puses. Šits noteikti man iet Lambertam. Ok. Es te ieraudzīju, ka mēs riktīgi tuvu esam atnākuši. Nākas šeit, jums te jāiet, un mēs pussolīdz visi atpakaļ. Ideāls, super. Lamberta reps bija, Lamberta rauns bija tik labs, ka visi gribēja sadzirdēt, ko viņš teica, kas bija tās trīs vārdienas. Ok, labi, kā jums patīk otrais rauns, Palādījum! Fantastisks. Trešais rauns, Andrejs sāk, Melošēkai iziet. Ko, pēdējais rauns? Neplato par to, kāds tev stils, mēs visi zinām, kam tas stils pieder, bļē. Kuram stils? Wow. Šitā jau aiziet pārāk personīs, ok, let's go. Battles vienos vārtos, lambis hujā arī pa štangu. Ok. Ārā un savāc savu viķiku bandu, tev jau no pūšanas smadzenes pūs, tekstūras trūkst, jo es nopūts visas savas smadziņu šūs. Kur redz vien tāds flows parādījās pēkšņi? Pirmie divi raundi bija, zikā, tas otrais rauns viņam bija tāds vienmērīgs, un pirmais par to Justin Bieber, by the way, tas man rītīgi tā ausīs tā kā labi palika. Kas šits pa plauku? Kur redz parādījās? Damn! Battles vienos vārtos, lambis hujā arī pa štangu. Ārā un savāc savu viķiku bandu, tev jau no pūšanas smadzenes pūs, tekstūras trūkst, jo es nopūts visas savas smadziņu šūns. Viņi negrib tevi topā tā kā veikals laca. Nopūst smadzeņu šūns, jā. Tas ir domāts par kokaīnu lietot, nopūt savu smadzenes pārdeg. Nopūts visas savas smadziņu šūns. Viņi negrib tevi topā tā kā veikals laca. Es ceļu latiņu un tūlīt arī sezonas babkas. Tu cel tikai benāras, ko es metu uz zemes. Negrib tevi topā kā veikals lats. Tā ir arī varbūt referents, ka tops veikals ir tā kā lielāks pa latu. Un arī tas, kad lats, kā latviešu lats mūsu naudas zīme, ja, kas vairs nav, kas nevar būt topā. Arī tāda referents varētu būt. Latiņu un tūlīt arī sezonas babkas. Tu cel tikai benāras, ko es metu uz zemes. Rezervistu soliņš ilgojās pēc tevis. Tev pirmā maiņa tikai tad, kad Artim jātīra pods. Lambis cenās mani apēst un izlauza zobus. Misters atkodējis spēli. Es nezinu pa Arti, kas ir Arts? Es tiešām nezinu. Un izlauzas Iekomentēt, kas ir Arts? Zobus, misters atkodējis spēli, prosta mahārandam pogas. Tu neesi neo, tāpēc arī manas slodzes. Uz galvas emo, kāds uz rokām paļubom, tas pats es seņa izdarītu pašan. Ja būtu širas jaks, lambja pidrūsas vilst, kāds spļauj šo uguni. Nahuj širo 8 daļas sēriju veida upuri. Pisārā, Lambert, tos laiks ir beidzies. Pisārā, Lambert.
Pisārā, Lambert, tava huņte neaizies. Viņam vajadzēja turpināt. Viņam, man liekas, būtu puls varbūt aizgājis. Jā, viņam vajadzēja turpināt. Man liekas, es jau domāju, šo domāju visi sāks, bet viņš kāpēc neturpināja? Ahui širo 8 daļas sēriju veida upuri. Pisārā, Lambert, tos laiks ir beidzies. Pisārā, Lambert. Kāpēc? Pisārā, Lambert, tava huņte neaizies. Pisārā, Lambert. Viss kopā. Pisārā, Lambert, tu man neesi vērtīgs pretinieks. Pisārā, Lambert, Pisārā, Lambert, Pisārā, Lambert, Pisārā, Lambert. Tu neesi dzēnis nokāpt no koka fanāti. Tas bija mazliet dīvaini. Kāpēc? Varbūt viņam, es varu derēt, kad adrenalīns un viss, un uzkāp, un viņš gribēja laikam to visu tā darīt, kā es biju domājis, jā. Cilvēki paši būtu sapratuši, kad ir jāmaus līdzīgi, ja labi skan, jo man jau es šo gribēju, es doju, kā... jā, viņam vajadzēja vienkārši turpināt, un būtu bijis labs. Pisārā, Lambert, Pisārā, Lambert, Pisārā, Lambert, Pisārā, Lambert. Tu neesi dzēnis nokāpt no koka fanāti. Tas, kas sensim patīk iepust, nenozīmē to, ka tev tā jādara. Tev jau matos pietiek sniegs. Un vispār kāds nahuj ielas. Tas vārds Gabriels. Domā mani biedē Pīters Spencer bandanu. Tā ir referents atkal uz 8 mailu, ko es teicu, pirmajā raundā bija referents uz... Mums ir vēl viens battles, kur te laikam Latvijā ļoti visiem patika Eminems, let's go. Paga Lamberts to, man liekas, teica, viņam sašo sevi kājā. Un tagad reāli Andreja ir atbildi Lambertam no pirmā raunda. Ok. Gandrīz es pat varu tā savilkt bišķi savus skaists domāju. Es dzēnis nokāpt no koka fanāti. Tas, kas sensim patīk iepust, nenozīmē to, ka tev tā jādara. Wow. Chill, dog. Damn. Mēs jau zinām, kā Latvijā mums ir tām, ja mēs sākam no smagām ģimenēm un lieto kāds, damn, šits es pat sajūtu, damn, likās man pasaka. Piedē Pīters Spencer bandanu. Tu izskaries bez džeka, kas saka Wagwan. Mani vairāk biedē Amanito. Kas bija tas? Wagwan? Kas tā? Es sākumā domāju Wakanda? Wakanda forever? Domā mani biedē Pīters Spencer bandanu. Tu izskaries bez džeka, kas saka Wagwan. Mani vairāk biedē Amanito katana. Tu neesi gangsta, met to sūdu malā. Labāk sabučo dzēni un atvainojies pakijam. Iedos brūdam līniju un varbūt Artimāri, met rapu pie malas. Tu neesi autentisks, tāpat tās vana bija scenā neizpaliks. Ok, pieminam dzēni un viņš arī sākumā pašā pirmajā rindā tu... Wow, sorry guys, man tagad vispār tā kā es gribētu, ja tā būtu taisnība, beidz sist pret koku. Koks, kas ir koks, vai ne? Kokīns. Un tagad viņš pieminēja dzēni, ko viņš vēl tu pieminēja patinam apakaļ. Šo dzēni un atvainojies Sabučo dzēni, damn, kinda gay. Bet tas ir dzēnis no pirmajām 2 sezonām, es nemaldos. Es zinu, ka viņš ar žūrijā bija, vienreiz ar žūrijā bija. Un Pakīs ir Pakmans, ok? Un varbūt Artimāri, met rapu pie malas. Tu neesi autentisks, tāpat tās vana bija scenā neizpaliks. Kāda jēg no pacen, kas scenā ienāca kā parazīts. Un viss, ko Marī sevī šogad prost ritmā pīs. Tu skani sūdīgi un savu tavu pats jau esi sapis. Tu pats sevi noraki, tu stulbais sadists. Pats sevi noraki, tu stulbais sadists. Damn, ok. Stādo mazo tu. Ok, ienam troksti Andrē par šo 8 finālu. Lambertam ir jāatbild Ok, let's go. Ienam troksti Lambertam. Yeah. Aiziet, Melošai. Nu tā pačakosim, vecīt. Tāds tā, ka tevi es pis, jo esmu tehnisks un episks, bet tu prostēsi neslikts, un ko tu pārsis spējas, ja mācoties par mākslu, tāpat īsts artists nēs. Tu atgādini. Damn, Lambert, what? Man jau likās, tas Andrejā tādu flowu labi ienāca 3. bet Lamberts, tur pa mākslu, bet tu neesi īsts artists. Damn, Lambert, what? Reload, let's go. Tāds tā, ka tevi es pis, jo esmu tehnisks un episks, bet tu prostēsi neslikts, un ko spējas, ja mācoties par mākslu, tāpat īsts artists nēs. Pat mācoties par mākslu, neesi īsts artists. Ja kinda tā ir taisnība, viņš mācās kaut kādā skolā par kaut kādu mākslu vairāk un ko, bet tu neesi īsts artists. Damn. Tu atgādini nepārāk skaistu dāmu, jo kamēr taisu bīf, tu taisi drāmu sākot ar to, ka tā...
Lambert, kas notiek? No, es esmu šokā, ja godīgi tāda labā šokā. Es izbrīnīts. Kamēr tu taisi drāmu kā sieviete, es tikmēr taisu bīfu. Ja mācoties par mākslu, tāpat īsts artists nēs. Tu atgādini nepārāk skaistu dāmu, jo kamēr taisu bīfu, tu taisi drāmu sākot ar to, kad aprunā reperus. Tā varbūt bija referents arī, ka viņš otrajā raundā teica par to, ka viņš ir saldājis tā kā repers un repo pa pankūkām glicerīnu, un varbūt tā ir referents, ka tu esi sievišķīgs, tu esi saldājis, jā, sievišķīgs, un tu taisi drāmu bieži, un vispārējais. Tādā referents varbūt arī uz viņu storytellingu, uz to pie otriem raundiem, tāpēc, ka viņiem tur kaut kāds behind backstories ir abiem, ka viņi čomi bija un tā. Kinda arī var to tā kā kinda deep var uztvert, jā, ja viņi draugi bijuši, kad viņš taisa drāmu, tā kā sieviete. Kuriem šis tas sanāk, beidzot ar to, ka tu bloķē mani Instagramā. Un tu saka tevis... Let's go, Lambert, atbild uz otro raundu, jā, Andrē. Atbild uz to, kad viņš viņu bloķēja Instagramā. Ļoti labi, Lambert, damn. Jo kamēr taisu bīfu, tu taisi drāmu sākot ar to, kad aprunā reperus, kuriem šis tas sanāk, beidzot ar to, ka tu bloķē mani Instagramā. Un tu saka, tevi stalkoju, asprāt, es tevi nekad nečekotu, ja mūs nesaliktu batlā. Es tevi saplēšu. Nice. Ļoti labi, es tevi nekad nečekotu tikai tad, kad mēs esam batlā. Tad es izdarīju savu maizdarbu. Let's go, Lambert. Asprāt, es tevi nekad nečekotu, ja mūs nesaliktu batlā. Es tevi saplēšu, brāl, kad tevi pienaglošu pie dzelzceļa sliedēm, tas skanēs šādi. Un es ar pavēstu nāku, kurā rakstīs, ka tev vajag repu pamest. Ļoti labi, es tev pienaglošu, skaņa būs tāda un no bīta paņem skaņu. Malacis, Lambert. Te pienaglošu pie dzelzceļa sliedēm, tas skanēs šādi. Un es ar pavēstu nāku, kurā rakstīts, ka tev vajag repu pamest sāk. Pohuj, cik tev glīti rakstās. Esmu different brīdi, netaisos tevi dzīvu pat uz brīdi atstāt. Tas, ko rakst... Tur pat bija divrindēne, let's go, ļoti labi. Un es ar pavēstu nāku, kurā rakstīts, ka tev vajag repu pamest sāk. Pohuj, cik tev glīti rakstās. Esmu different brīdi, netaisos tevi dzīvu pat uz brīdi atstāt. Tas, ko rakstīts, sekls beigsies battles un tev kakls būs izkairināts. Es gribu likt telpai visai zināt, kā tu vari būt ciets, ja tikai nerepojošu reperi vari izaicināt. Jauns gads, bet... Ok, te ir kaut kāds backstories pat mazliet kaut kādu reperu, kurš nerepo, tu tikai tādus izaicini. Esmu different brīdi, netaisos tevi dzīvu pat uz brīdi atstāt. Tas, ko rakstīts, sekls beigsies battles un tev kakls būs izkairināts. Es gribu likt telpai visai zināt, kā tu vari būt ciets, ja tikai nerepojošu reperi vari izaicināt. Jauns gads, bet tu viduēji atkal pīs. Tev sezona ir kā showmatch, viens battles un viss. Ļoti labi referents uz šaumačiem, let's go. Būt ciets, ja tikai nerepojošu reperi vari izaicināt. Jauns gads, bet tu viduēji atkal pīs. Tev sezona ir kā šaumačs, viens battles un viss. Tas ir fakts, jo raksts tik sūdīgi, kāpēc battle tevi sauks nevis par Andreju, bet par Ateju. Mana mērķis ir asta, ka konkarnē. Tavas spējas ir prastas, bet es bombardēju. Mana spēle ir karsta, bet tava točna nē. Ar adot vēnu bakst, kā narik Maskavas forštatē. Ja nāks pie prāta, tu repu... Tu bija tas divrindens. Tāda atbilde varbūt uz to, ka viņš viņam teica par to, ka tēvs šņauc un viņš šņauc, un tāda atbilde vēnās kumauks, jā. Heriks būsi. Tas ir mans vārds, ko izdomāts, by the way. Spējas ir prastas, bet es bombardēju. Mana spēle ir karsta, bet tava točna nē. Ar adot vēnu bakst, kā narik Maskavas forštatē. Ja nāks pie prāta, tu repu noliksi malā. Un ja tiešām esi izsalcis, tu nomirsi badā. Jo tev katrs teksts, ko jovīs... Wow. Tu esi izsalcis, tu nomirsi badā. Un tā ir tāda atsauc varbūt uz... Tagad parasti saka, tu esi, zikā, tu neesi nekas, tu esi izbadējies, tu esi jauniņies, tu esi ritīgi izsalcis, bet tu reāli nomirsi badā, Adot vēnu bakst, kā narik Maskavas forštatē. Ja nāks pie prāta, tu repu noliksi malā. Un ja tiešām esi izsalcis, tu nomirsi badā. Jo tev katrs teksts, ko jovīs. Pret mani neizbrauks reperim, kuram reps ir hobijs. Jo tā ir mana dzīve. Ļoti, kuram reps ir hobijs, Jovīs, pret mani neizbrauks reperim, kuram reps ir hobijs. Jo tā ir mana dzīve. Cerēju pacelt peso bez skiliem. Te nav nekāda labdarība. Man rīms ir dārgs, tev ģīmis ir bāls. Jo bez panda būs stulbāks kā bīvis prāts.
divrindenes, trīsrindenes bija. Man mainis blond. Reāli, kas notiek? Pa veselu gadu uzkačājās Lamberts šitā. Cerēju pacelt pēc savu skiliem, te nav nekāda labdarība. Man rīms ir dārgs, tev ģīmis ir bāls, jo pēc panda būs stulbāks kā bīvisu prāts. Ko tu pateikt vari vēl mēģin? Tu par muteres naudu nopērc cīks un tad sauc sevi par self-made. Tu esi repam lieks un ar visu to, ka esi glaznotājs, šo uzvaru sazīmē tev nesaies. Hey, Lamberts Liepāj, free my boy Peltiņš, what's up? Ok, ļoti labi. Tad tomēr tu esi gleznoties, tad viņš ir gājis kaut kādā mākslas skolā. Damn, tu neesi īsts ārtis, tas bija labs bārs. Es esmu... Un varbūt Lamberts arī zināja, ka viņš pa to dūreku kaut ko teiks. Un varbūt tāpēc viņš neuzvilka. Reāli man Lamberts nošokēja. Man nav ko īsti pateikt. Jā, ļoti labi raundi vispār. Pirmie divi. Nē, labi, es dotu otro Lambertam un trešo Lambertam, jā. Bet arī Andrē, viņš nebija, viņam kaut kur tā konfidence pazuda un kaut kur arī īpaši tajā trešajā, ka viņš gribēja pūli pavilkt. Viņam vienkārši tev, jā, tu dari. Pūlis nepavilksies, pavilksies, bet tu dari, zini, konfidenti. Un es domāju, tas būtu aizgājis. Viņš iegāja, viņš, man liekas, abos divos. Viņš sāka pirmais, Lamberts atbildēja pat uz kaut kādiem tekstiem. Teica, tu esi Bībers, beigās Lamberts pa saldo. Tu tak saldais esi, beigās viņam, zikā, rozā cepur, gandrīz kā saldais aģērbies. Jā, ļoti labi. Un arī Andrei kā iegāja otrajā labi, bet man liekas, ka Lamberts, jā, taču arī tā kā atbildēja par to dirsā līdē, jā, tas bija labs. Un jā, un tās trīsrindas, tas kā flovu maiņa, trīsrindas, divrindenes ļoti daudz bija. Un šito es skatos tikai pirmoreiz. Damn, ok, hats off. Es domāju, jā, ka Lamberts uzvarēja. Patika battles no jaunajiem, kā jūs patīk battles palādījumu? Paskaties, jāiet ko pie žūji žūrijas, lai teiks. izlems, kurš tad teikt tālāk ceturtdaļfinālā. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir maksimāli troksni viņam slikts suns, un tas ir Steps! Jesus Christ, Jackie, varat nočilot? First of all, tev ir favorīta tehnika, Tu beidzot uztaisīji to lyrical, miracle, spiritual, individual flow un nokiloja viņu, jo es sapratu pilnībā visu, kas parasti nav tik viegli šitādā, pūlī. Patika enerģija, ļoti daudz basic bāru, nosaukt otru pa downi, cheap. Var redzēt, ka jūs abi divi esat pazīstami pirms battle un researchojuši viens otru. Man patīk dzirdēt personīgs uzbrauciens visu pārējo. Overall, sorry, es pat nevaru pateikt, ka kādu no raundiem tu pacēli. Visi trīs aiziet Lambertam. Wow, ok. Ejam tālāk, 1-0 Lamberts. Ejam tālāk. Nākamais teiks, kas ko ir redzējis, ko ir dzirdējis un viss pārējais un atdos savu punktu. Iedod maksimāli troks, tas ir iepriekšējais sezonas uzvarētājs. Es saku, tas pirmais arī es vienkārši tāpēc, lai būtu tāds intrigs mazliet arī, tāpēc es varbūt vairāk runāju par to, bet nē. Jā, varētu teikt, ka visi trīs pat gāja Lambertam, jā. Galvenieks! Jā, es laikam šoreiz būšu ļoti lakonisks. Andrē, man ļoti patīk, kā tu spēlējies ar balsi. Tas ir tev liels trumpis. Bet, manuprāt, šoreiz Lamberts vienos vārtos. Es teiktu, ka šī bija performance, kur tu gribēji veikt allažu visas iepriekšējās sezonas. Tu esi sasniedzis to, kā tu iepriekš gribēji sev prezentēt. Un tu esi mega, un šī ir iespējams līdz šim mana mīļākā performance šovakar. Ok, galvenieks! Ok. 2-0, mēs zinām, ka Lamberts ir ticis tālāk, bet iedosim arī savu viedokli pateikt kungam vārdā Serpentīts, iedodam viņam arī troksni! Paldies liels par battle jums, sveči, tiešām. Šitas battles arī bija tiešām mega. Sākot par pirmo raundu, fiks pateikšu, Andrē, tu ienācīji. Man ļoti patika, ka tu uzreiz sāki ar savu stage presence. Tu sāc un uzreiz jau kaut ko pasaki par savu pretinieku. Tu izskaties pārliecinošāk bišķiņ nekā Andrē šajā gadījumā pirmajā raundā, tāpēc plus vēl tev bija punch pa faktiem. So, jā, pirmais rauns aiziet Lambertam. Otrais rauns. Man ļoti patika tavs storytellings. Komentārs no manis. Ja beatā ir iedotas šīs te pauzes un kaut kas tāds, viņas vajag izmantot battlā. Battlā katru sekundi ir ļoti no svāra, un tāpēc
nākotnē tiešām centies kaut ko izspēlēt ar to prikalu. Anyways, bet bija labs otrais raunds. Storytellings man patika, un tu nosauc viņu tur čomus un parunājies savu nais. Lamberts otrajā raundā iegāja beast modā. Pančs gulēt lekcijā. Interesantāk nekā skatīt. Nu, tas bija prikals. Gulēt lekcijā, jā. So otrais rauns arī Lambertam Pančs bija labāk un tā. Un pa trešo raundu tas bija pizdā. Nu, no tevis es neko tādu negaidīju. Tu vienkārši, es nezinu, laikam sakrāji to visu enerģiju un ielika trešajā raundā, kas ir ļoti pareizi. So, trešais rauns arī aiziet tev, jo, nu, tu tiešām iegāji crazy sūdā, jā. Lambertam punkts. 3-0 un troks Lambertam! All right, ok. Varam spiest pauzi. Ceturdaļfinālā. Ok, varam tīt apakaļ, vēl ierakstās, mēs varam ņemt nost. Ļoti, mani pārsteidz arī, es vispār, man liekas, man pat šitas battles patika vairāk nekā dzīve pret Jaso, jā, mega labs battles, man ļoti patika. Lamberts mani šokēja, nezinu, man ir komentāri pēdējā, varbūt, jā, par to Andrē, es gribētu zināt to referenci par to Andrē, par to vārdu nozakšanu, jā, ka viņš nevar izdomāt, ka viņš nav tas autentisks, jā, kad Andrē, ka tas par to Andrē, kas, es nezinu, viņš vispār vēl taisa mūziku. Bet jā, paldies, paldies, ka skatījāties LFTV šeit ar jums studijā. Nezinu, es varbūt mainīšu kaut dosaukumu, bet tā. Paldies, ka skatījāties, noteikti laiko, šēro, noteikti komentē, man patīk palasīt komentārus, ja es kaut ko palaidu garām, skatījos, kad pirmajā video es biju palaidis garām, jā, es neesmu eksperts, vai ne? Es nevaru visu noķert, un vēl pie tam, ja es pirmoreiz skatos. Droši dariet to, un noteikti tiksimies nākamajos battlos. Jā, paldies, ka skatījāties, visu labu. Peace!